Es neesmu cilvēks. Mani sauc vārti, kapu vārti. Stāvot uz laiku un pasauļa robežas, es esmu visam atsliecinieks. Pirms kāda laika mani vēra 2 vīri jau gados un drošā solī devās pie viena no visvecākajiem kapiem mani sargātajā valstībā. Viens likās no tāla zemes nācis, tam acīs riesās asaras un viņš neizskatījās pēc kapus mīloša turista. Ķermeņa valoda liecināja, ka zem masīvā kapakmens guļ kāds viņa radinieks. Laikā ļoti tāls, jo šo kapu radi vairs neapmeklēja jau pirms 2 gadsimtiem. Otrs vīrs bija zinošs un aktīvs, ar savu vīziju un sapni. Biju jau viņu te bieži redzējis, daudzus gadus kopā ar mazdēlu, kopjot šo kapu. Es esmu Pēters Blūms, arhitekts un āgenskalnietis. Pirms 40 gadiem manās rokās nonāca mapes ar izcilā 18. gadsimta Baltijas novedpētnieka Johana Kristofa Broces zīmējumu fotokopijām. Kādā no tām bija redzama akmens plāksne, uz kuras bija ģerbonis un teksts vācu valodā. Tas vēstīja, ka Mārtiņa kapos apglabāts Johans Steinhauers un viņa laulātā draudze Barbara, kas uzaudzinājuši 12 bērnus. Mārtiņa kapi 1980. gadā bija gadu desmitiem nekopti bīstami džungļi, dzērāju un vandāļu paradīze. Kādā no izpētes ekspedīcijām tiku atalgots. Zem trūdošu lapu kārtas beidzot atrada ideāli saglabājušos akmens plāksni ar vārdu un ģērboli. Kopš tā laika šis vārds un cilvēks nedeva man mieru. Interesanti tomēr, kas ir šis cilvēks, par kuru neko nezinu, bet viņš pēkšņi neviena nemudināts ņēmās atbrīvot manu ķermeni no rūsas un pīšļiem. Kāpēc? Pašā Jāņu vakarā līgo, līgo, lai sadāga nelaimīte līgo, līgo, deviņām dzirkstelēm līgo, līgo, lai sadāga nelaimīte līgo, līgo. Mein Name ist Joachim Schubert. Un es esmu 7. paudzes Jāņa Steinhauera mazdēls. Šī vīra vecvecāki ir iedibinājuši šo Jāņu tradīciju šajā vietā. Kopā dziedāšana Jāņos radīja spēcīgu impulsu koru kustībai un vēlāk grandiozo dziesmu svētku fenomenu dzimšanai. Jānis Steinhauers ir kā aizbergs Latvijas vēsturē, kura personības un darbības mērogs ir tikai mazliet apzināts un pētīts. Tomēr par viņu jau zināmajiem faktiem ir pat grūti noticēt. Pirmais cīnītājs par latviešu tiesībām jau 18. gadsimtā, harizmātisks brāļu draudzes garīgais līderis, ārkārtīgi veiksmīgs uzņēmējs un vairāku pierīgas mūžu īpašnieks. Latvietis, kurš 40 gadu ilgušā tiesas procesā Rīgas rāte to uzvarēja un izcīnīja privātu īpašumu tiesības latviešiem Rīgā. Tagad savu senču mantojumu mēģina apzināt pēcnācējs, kuru laika rats 3 gadsimtu laikā ir pārvietojis pat uz otru pasaules malu. Esmu dzimis Venecuēlā, nelielā lauku pilsētiņā, kur mans tēvs bija fermeris. Mana tēva ģimene bija stipri iesaistīta Morāvijas baznīcā. Tie ir pazīstami arī kā henhūtieši, kuri darbojās kā misionāri visā pasaulē. Viņu baznīcai kopā ar misijām bija arī neliels bizness.
Mans tēvs bija dzimis 1904. gadā Vācijā, bet 1929. gadā viņš devās misijā uz Surinamu. Viņš vadīja fermu, kas piederēja henhūtiešiem, vai arī tā sauktajai brāļu draudzei Paramaribo, bet pēc Otrā pasaules kara viņš pārcēlās uz Venecuēlu. Tur viņš pēkšņi saslima ar malāriju un nonāca slimnīcā, kur par medmāsu strādāja mana nākamā māte. Viņa no Vācijas bija ieradusies Venecuēlā 1948. gadā. Tad viņa apprecējās, un es piedzimu Venecuēlas mazpilsētā. So there they got married, and so I was born in a little town in Venezuela. Latvijā Steinhauera dzimta tika uzskatīta par izzudušu no šīs pasaules, lai gan pēcnācēju pēdas veda uz citām valstīm un kontinentiem. Arī neziņā dzīvojošie pēcteči pēc gadsimtiem savas dziļākās saknes vairs nemeklēja. Pat Joahims uzskatīja sevi par citā kontinentā dzīvošu vācieti. So I started doing my genealogical research, and suddenly I find Savu ģenealoģijas izpēti es sāku, kad dzimtas ciltkoka stumbrā atradu ierakstu par senu vecmāmiņu, kuras meitas uzvārds bija Steinhauere, un viņa bija dzimusi Rīgā. To, ka dzimusi Rīgā, es uzskatīju par interesantu faktu, tāpēc sāku meklēt, kas tad bija Steinhauere Rīgā. Tā Joahims uzzināja par Jāni vai Johanu Steinhaueru kā dzimtas zināmāko personu. And then I started digging and digging, and there... Sāku rakt un rakt caur Latvijas arhīvos un citur, pārsvarā internetā, un atklāju, par ko bija ļoti pārsteigts, ka kopš Jāņa Steinhauera nāves par dzimtu ir ārkārtīgi maz ziņu, nav pat šķirklis Wikipēdijā. I mean, he didn't even have an article in Wikipedia. Turpmākajos padziļinātajos pētījumos Joahims uzzināja ļoti daudz par savu agrāk nezināmo sentēvu, kura dzīve bija pilna ar tiem laikiem pilnīgi neticamiem notikumiem. Viņš devās arī uz brāļu draudzes arhīvu Henhūtē un strādāja citās Eiropas dokumentu krātuvēs. Uzrakstīja apjomīgu šķirkli angļu valodā Wikipēdijā par Jāni Steinhaueru, un tā viņš izpētīja arī savas dzimtes saknes 5 gadsimtu dziļumā un pat atrada savas senās vecmāmiņas kapu Henhūtas kapsētā. Ar laiku Joahim izziņas avotu lēnām apsīka un neko jaunu vairs uzzināt neizdevās, tomēr viņš neaizmirsa vēl kādu metodi. Every once in a while I go into the internet and... Bieži mēdz internetu meklētājā ierakstīt Johans Steinhauers, jo nekad taču nevar zināt, kas pēkšņi notiek. Un tad pēkšņi redzu Pēteris Blūms, tu, dziesma un filmu YouTube. Wow, kas tad te notiek? Es biju aizgrābts un man tecēja asaras, kad klausījos tavu dziesmu. Tiešām, tā mani ļoti skāra, jo bija rakstīta no sirds. Tas mani ļoti, ļoti dziļi aizkustināja. Tā Joahims atrada kontaktus ar dokumentālās filmas Steinhaueras un Blūms autoriem, kas iedrošināja viņu doties uz Latviju. Te viņš pavadīja 1,5 mēnesi, iepazina dažādas mūsu valsts novadus un tradīcijas, kas tagad ļauj viņam izdarīt spriedumus par tautu, no kuras nāk viņa senči. Latvija ir ļoti maza valsts ar pavisam nedaudz cilvēkiem, bet ar ļoti lielu saturu. Tā dalās ar pasauli un daudz var mācīt Eiropai, arī citām Latvijas kultūrām. "800 gadu zem sveša spiediena. Tik ilgā laikā citas kultūras ir izzudušas un sen vairs neeksistē. Es domāju, ka latviešu kultūra izdzīvoja dziesmās, folklorā, saknēs, tradīcijās. Tā pārdzīvoja komunismu, rusifikāciju, PSRS. Arī Baltijas vācu kultūra izdarīja smagu spiedienu, bet vienalga caur dziesmām un tradīcijām tika uzturēta dzīva tauta un tās dvēsele.
Caur pieredzi viss sanāk kopā un veido tautas kopējo garu un dvēseli. Dīvaini, bet tagad viņš runā par tautu, kas dzīvo 9000 km no Joahima pašreizējās dzīves vietas, kopa citādas tradīcijas un runā viņam svešā valodā. Lai arī viņš ļoti interesējas par Eiropas vēsturi, bet pat relatīvi nesen viņš pat neko nenojauta par savu senāko senču izcelsmi no šīs tautas. Man tas bija pārsteigums, lai gan visu mūžu esmu izjūtis tādu kā pieķeršanos baltiešiem, es nekad nevarēju iedomāties, ka te ir arī mana dzimtene. Joahimu Šubertu daudzi uzklausīja un novērtēja viņa lielo pienesumu Rīgai nozīmīgā Steinhauera dzimtes pēcteču apzināšanā. To pēcteču, par kuriem ziņas vairs Latvijā nebija pieejams gandrīz 200 gadu. Tagad mēs droši zinām, ka Steinhauera dzimta nav zudusi un Ciltkoka zari ir dzīvi. Bet kā tad ar mani jauno ietēru? 10 dienu laikā Joahims ar Pēteri mani notīrīja, nomazgāja, nogruntēja un nokrāsoja priecīgā krāsā. Tagad es vairs nenomācu cilvēkus ar savu skumjo skatu, bet redzu sejas, kas smaida man uzlūkojot. Joahims mani gribēja nokrāsot pat vēl jastrāk, dzeltenis ar lilā. Varbūt tā būtu arī labāk.